Sveiciens visiem svētkos! Kāds jau svinēs šodien svētkus, kāds rīt. Un es vēlos pastāstīt jums šodien, kā jūs varat palīdzēt sev svētkos justies vieglāk un varbūt arī tik ļoti nereikt no alkohola. Tātad pirmais, ko es iesaku, noteikti parūpēties par savām aknām, jo aknām nepatīk trekni, nevis līgēdieni, rosoli, un aknām nepatīk alkohols. Tas, ko jūs varat palīdzēt sev, tas ir izmantot kādu no aknu produktiem. Tas var būt artišoks, tā var būt diždeģu sakne, bet vislabāk, ko es iesaku, tas ir fandītoks. Fandītoks ir pat pierādījumi un ir eksperimenti dažādi veikti, kā viņš neutralizē alkohola iedarbību uz aknām. Tātad mēs izdzeram, vai tās ir 2 kapsulas šie, var taisīt tējā, vai 1 sašē maisiņš fandītoks, ko mēs arī taisam siltu tējā un izdzeram pirms ballītes. Un atgriežoties no ballītes, atkal vai nu 2 kapsulas šos, vai 1 sašē maisiņu fandītoks. Un tādā veidā mēs palīdzēsim aknām atbrīvoties no šiem toksīniem, no šīs treknās pārtikas un visu pārstrādāt kā nākas. Tad otrais ir noteikti fermenti. Ir 2 veidi fermenti, asimilātors, kaut kā nefokusē, un papaja. Papaja ir maigāks ferments, bet ļoti labi, starp citu, palīdz pārstrādāt gaļas ēdienus, un asimilātors, tas ir tāds jau spēcīgāks, man vairāk patīk šis. Mēs varam lietot pirms sēžamies pie galda, vai dodoties uz ballīti, 2 kapsulas asimilātoru, vai 2 papajas, ja? Mēs norijam, papaju nosūkājam. Un tad, kad mēs atgriežamies mājās pēc ballītes vai pēc lielās izēšanās, tad mēs atkal izdaram 2 asimilātorus vai 2 papajas nosūkājam. Un tad mums būs vieglāka sajūta vēdrā, jo fermenti atbild tieši par šo te pārtikas sagramošanu, lai nebūtu šie te rūkšanas, pūšanas procesi vēdrā. Un tādā veidā mēs no rīta varam pamosties ar daudz vieglāku sajūtu, netik piepūtušos vēderu un arī palīdzēt neutralizēt alkohola iedarbību. Es ceru, ka jums tas bija noderīgi un priecīgus visiem svētkus!